ko es redzu šajos piedāvātojos grozījumus. Neko citu, kā diskrimināciju. Proti, es runāju par grozījumu 19. punktu, kas skan sekojuši. Papildināt 3. nodaļu ar 35 punktu šāda redakcija. 35 punkts izraišanas komisija var lemt par sociāla dzīvokļa īres līguma nepagarināšanu, ja īrnieks stājas laulībā ar darbspējīgu personu un lūdzis to iekļaut īres līgumā. Tātad, iedomājamies situāciju. Sociālais dzīvoklis, dzīvo vientuļš pensionārs, ja, un nedod Dievs viņam atrast savu mīlestību, kura nav attiecīgi pensionārs. Vai invalīds, pirmas vai otras grupas invalīds, atbilstoši šiem saistošiem noteikumiem. Šī persona drīkst salauzties tikai ar pirmas vai otras grupas invalīdu. Un šāda gadījumā viņu neizmetīs no sociālā dzīvokļa ārā, neizliks. Pretējā gadījumā draud izlikšana. Kas tas ir, ja ne diskriminācija? Tiesību atņemšana, pamatojoties uz noteikta pamata. Līdz ar to šobrīd, kolēģi, mēs runājam par diskrimināciju vistīrākā veidā. Mēs mēģinājām to iestāstīt deputātiem, kas te ziņoja, jā, Trejas kundzei un departamenta pārstāvei. Diemžēl šo problēmu šīs personas nesaskata. Līdz ar to mēs būsim spiesti arī vērsties pie tiesības sarga, lai viņa izvērtētu šos te pieņemtos grozījumus saistošos noteikumus. Jo es atkārtošu, ja kas vēl nav sapratījis vai nav pievērsies īpašu uzmanību šim te jautājumam, mēs liedzam cilvēkiem, pirmas vai otras grupas invalīdiem vai pensionāriem noslēgt laulību ar cilvēku, kuram nav tāda paša statusā. Tātad pensijas vai nu invaliditātes. Kolēģi, tas ir ārprāts 21. gadsimta pieņemt šādus grozījumus. Es piedāvāju balsot pret. Paldies.